Es esmu Anna, un katru dienu uz darbu es braucu vilcienā. Esmu novērojusi, ka braucieni ir daudz ērtāki. Mūsu vilcieni jau ir līdzīgi tiem, ar kādiem pārvietojamies, kad aizceļojam uz Barcelonu, Prāgu vai kādu citu metropoli. Ir forši redzēt daudzās izmaiņas un uzlabojumus, bet par visu pēc kārtas. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Latvija attīsta dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Ko tas nozīmē? Iespēju pārvietoties ar mūsdienīgiem un vidē draudzīgiem vilcieniem, kas piedāvā lielāku komfortu un mobilitātes iespējas. Elektrovilcienus var ērti izmantot visi, gan mazuļu vecāki ar bērnu ratiņiem, gan seniori, gan cilvēki ar kustību traucējumiem. Pateicoties paaugstinātajām platformām un vilciena platajām durvīm, ik viens var iekļūt vilcienā ērti un bez grūtībām. Vilcieni ir aprīkoti ar ergonomiskiem ērtiem sēdekļiem un klimata kontroli, lai tajos būtu patīkami gan karstākajās vasaras, gan augstākajās ziemas dienās. Tajos ir ērtas labierīcības, iespēja uzlādēt telefonu vai datoru un īpaši jaudīgs Wi-Fi pieslēgums, lai vilcienā varētu gan mācīties, gan atpūsties. Par nākamajām pieturām vari uzzināt nevien no ierastajiem audio paziņojumiem vilcienā, Nākamā pietura – skrīveri, bet arī norādēm informatīvajos ekrānos. Papildu drošībai vilciens ir aprīkots ar video novērošanas sistēmu gan iekšpusē, gan ārpusē, lai būtu iespēja sekot līdzi notiekošajiem vagonos un ārpus tiem. Tas ļauj vadītājiem pārliecināties, ka visi pasažieri ir iekāpuši un gatavi braucienam. Nezinu kā tu, bet es ar vilcienu tagad pārvietošos vēl biežāk, jo tas ir ērti, mūsdienīgi un ātri. Tiekamies vilcienā!